Pirmā nodaļa Supersoldaten zvaigžņu programma uz Marsa. Renbergs ziņo. Viņi nogalina tavu senču sapņus. Tas ļoti stāv, kad saproti, ka dievi devušies uz citām zemēm. Es pacients 86. Visa pasaule Armagedonā cels priekšvakara stāvoklī, kad Omens ierodas no citas galaktikas ar saviem kosmoskuģiem un padotajiem. Pastaigā gar jūru, saules staru ieskauts, es saprotu visu. Kad no Marsa nokrita komēta, tā atnesa dzīvību uz zemes. Kā tas var būt, ka Ēģiptes piramīdas precīzi norāda uz Oriona zvaigznāju, kur atrodas Marsa piramīda. Senie Ēģiptes priesteri zināja, kur dzīvo viņu dievi, bet es miestīgais tikai par pateikt visu mana dzīvi. Laboratorijas eksperiments. Bet es ticu, ka beigās sapratīšu visu. Es tomēr dzīvošu. Es redzu visu. Vesela civilizācija tika iznīcināta uz Marsa. Es naivi ceru, ka šī zeme netiks bombardēta, jo 3 psihopāti nevar sadalīt varu. Es turu rokā Elvis Presley bildi, kur viņš 50. gados bija ASV armijā. Tas man liks
tika aizdomāties par supersoldatiem amerikāņu universālo kareivju kosmisko programmu uz Marsa. Elvis Preslijs ikona. Bet es saprotu, ka tradicionālās ģimenes vērtības ir jāsargā. Tad es sāku saprast, kāpēc uz Marsa gribu misijā doties prom no šīs sūdubedres zemes, prom no visa ārprāta, kas notiek. Supersoldatiem kosmiskā zvaigžņu programmā uz Marsa. Cilvēki pelnījuši brīvi. Tas bija Latvijas Fīrera sapnis. Sakaru beigas. Šo visu es saku tev, Daniel. Ziņo Marsa oficieris Reinbergs. Otrā nodaļa. Diena uz Marsa. Kas ir mīlestība? Dzīves vai miris, eņģeļi vēro. Mani ienīst par to, ka es cilvēks. Mekāniskie dzīvnieki tukšas čaulas, kā armijā izšautas patronas. Kas noticis ar cilvēkiem? Tie uzvedas kā mekāniskie dzīvnieki. Nemāci man karā iet, tas jau man ir asinīs. Iemāci man mīlēt dzīvi. Es nācu garu ceļu, lai saprastu, kas esmu. Šī mana dzīve, Marsa cietoksnis. Lietus līst. Es nokritu dubļos, lai pieceltos. Vēl viena diena nodzīvota uz Marsa. Daniels ziņo. Pamesta Marsa bāze. Ieiet aizliegtajā teritorijā. Vhod запрещенной территории. Staigājot pa Marsu, meklējot dzīvības liecības, tu saproti, ka meklē patiesību. Zinātniskā teorija. Ja dzīvība ir atnākusi no Marsa, meteorīts atnesis dzīvību no Marsa, respektīvi meteorīts no Marsa nokritis uz Zemi un atnesis dzīvību. Tad sanāk, ka mēs cilvēki esam no Marsa un jau uz Zemes ir attīstīta dzīvība. Un ekoloģiskā sistēma. Tad uz Marsa arī tas ir bijis vai ir jau sen. Un uz Marsa, tāpatās kā uz Zemes, ir iespējams audzēt tomātus, kartupeļus, un citus pārtikas produktus. Pilnīgi iespējams.
iespējams. Vēl viena liecība, ka viņš šeit bija. Domājot par reālo dzīvi, sāku nojaust, kas esi patiesībā. Ka esi tikai eksperiments, dievu laboratorijas produkts. Viss ir reāls. Viņi uzcēla piramīdas. Viņi radīja šo pasauli. Pamestā Marsa rūpnīca, sena liecība, ka te bija dzīve. Trešā nodaļa – partizānu karš pret robotiem. Daniels ziņo. Marsa bāzei notika uzbrukums. Partizāni veica uzbrukumu. Pīders deva pavēli ražot masveidā jauna veida robotus, tankus. Absolūtā uzvara un kontrole. Vara, cik tā salda. Šī bija īsta partizānu kauja. Nebija pieļaujams, ka šos tankus robotus palaistu nedara. Mums partizāniem, meža brāļiem, ir tikai viens likums – cīnīties par brīvību. Viens par visiem un viss par vienu. Uz Marsa debesis bija tumši sarkanā krāsā, tumši sarkanā krāsā. Jo bieži bija smilšu vētras. Ielaist lodi pierē kādam nacistam, tā bija goda lieta. Tas man atsauc atmiņā tos laikus, kad notika Otrais pasaules karš. Un latviešu brīvprātīgie tika iesaukti armijā. Vāciešu armijā 1945. gadā. Bet šoreiz viss ir daudz savādāk, jo tagad visa kaujas darbība notiek uz Marsa. Tas bija tikai laika jautājums, kad dēļ tā, ka partizāni uzbruka Marsa bāzei, kad Uber Sturmbannführers Karls dos pretriecienu. Režīms bija stiprs. Marsa neonacistu galvenais sauklis – viena griba, viens spēks. Uber Sturmbannführers Karls bija ļoti spēcīgs, varens savā pozīcijā, jo okupēta bija visa Marsa teritorija. Šis bija īsts dzels režīms. Viņam bija dzels krusts, medaļa piesprausta pie tumši zaļā mēteļa. Uber Sturmbannführers nedrīkst būt vājš. Viņš ir spēka paraugs. Bija ziema, sniegs sniga. Sniegs bija sasniedzis pa balto sniegu brīzdams, es tikai pildīju pavēli. Iefiltrēties fabrikā, kur ražoja tankus. Līdz man bija Gewehr, snaiperu ierocis un luger pistoli, kā arī granātas. Gājinieki mīnes 2 gabalu un 4 dasmaitas. Protams, bija arī klusās patronas snaiperu ierocim un pāris munīcijas ar sprākstošajām lodēm. Mani gaidīja Sintīja pie fabrikas. Viņa bija skaista un gudra sieviete. Sintīja bija partizānu operatīvais aģents. Pie fabrikas bija nakts tornis ar prožektoru, kas spīd naktī. Sargs stāvēja blakus ar snaiperu ieroci. Ja kādu pamanīs, nošaus uz vietas. Bija redzams tālumā, kā iebrauc armijas transporta bruņmašīna. Bruņmašīnā bija 12 cilvēki. Man vajadzēja ar klusinātāju nošaut 2 armijniekus.
kas dežūrēja pie fabrikas. Blakus atradās 2 barakas, kas bija pielavījies klusām aiz muguras, iešāva ar klusinātāju pistoli mugurā sargām. Pēc tam ķermeni vajadzēja ievilkt krūmos. Vēl viens Marsa nacists samodomāja. Pēc tam bija pa vēlu vakar stundu jāskrien uz fabriku, kur ražo tankus robotus. Cintija gaidīja mani pāris stundas. Kāds apsargs, kas dežurēja pie fabrikas, tuvojās man. Izvelkot savu snaiperu šauteni, es gaidīju izdevību, un kad viņš pagriezās, iešāva tieši galvā viņam. Pēc tam sapakoja savus instrumentus, Cintija tika saņemta gūstā. Man bija jārīkojas ātri, jo es zināju, kas notiek ar tiem, kuri nokļūst ienaidnieka gūstā. Man pie primārās misijas uzspridzināt tanku robotu fabriku vēl bija misija atbrīvot Cintiju no gūsta, no ienaidnieka gūsta. Tikmēr, kamēr biju fabrikā uzstādījis C4 sprāgstvielu, bija dzirdzams laukā bumbu sprādzieni. Daudzi cilvēki bija savesti bunkurā, bēgļi, sievietes, bērni, vīrieši gados. Laukā bija kaujas lauks, partizāni karoja pret robotiem, kuri brauc uz kāpurķēdēm, kādiem tankiem, daudzi mīrestai naktī. Viņi mīra par cikteni, par brīvību, bet man nav laiks asiņot, man jāklāvis dzīvi. Viņa kā vienmēr darīja par savām, neklausot mani, te ir rezultāts. Kad biju ielavījies fabrikā un ar savu snaiperu šauteni apšāvu daudzus, es atradu slepenu eju uz kameņa. Es turēju rokās savu karavīru žetonu. Roboti maršēja pa Marsa ierakumiem. Kāds partizāns aizmeta granātu, notika sprādziens, uguns visapkārt bija. Kad bija atrasts kamera, kur atradās Cintija, viņai galvā bija uzmaukts linu maiss. Neviens nebija kamerā. Es, Reinbergs, atbrīvoju Cintiju. Cintija, turies, tu nedrīkst padoties, ne tagad, ne tagad. Cintija bija sliktā stāvoklī pie kaut. Es ar Cintiju gājām pa tuneli, kad sargi atgriezās nopratināšanas kamerā. Viens no viņiem iebļāvās, gūstekne aizbēgusi. Sargs nospieda trauksmes pogu un trauksmes sirēna pa visu fabriku skanēja. Reinbergs un Cintija skrēja pa fabriku. Cintija aizspēja, bet es pa paliku un izdarīju pēdējo, kas jāizdara. Aktivizēju C4 sprāgstvielu. Es beigu projām, bet tālumā redzēju kādu nezināmu vīrieti. Tas bija bruņās stērpies. Amerikāņu ubersoldaten, es nodomāju. Nezināmais vīrietis sāka šaut pa mani no automāta. Lodas bīde no automāta. Man vajadzēja beigt, ko arī nedarīju. Kad es ar Cintiju beigām no fabrikas, notika liels sprādziens. Mēs abi jau bijām gabalā. Bija redzama pa bļava. No lielā sprādziena betona bloku uzkrita nezināmajam
Ubersolda atdeva virsroku, un viņš tika nospļīts ar betona blokiem. Naktis bija, kad es skrēju pie bruņmašīnas furgona, tālumā bija redzama uguns stali no sprādzieniem. Partizāni bija mežā. Partizāni mežā karoja pret robotu tankiem un citiem kiborgiem. Es, Reinbergs, ziņoju. Es esmu vienmēr bijis par cilvēcību. Pie kokiem es satiku anomāliju. Tumši zaļā darbā tā bija. Viņa stāvēja un vēroja apkārtni. Nevarēja saprast, ko viņa te dara. Viņa vienkārši stāvēja. Tad viņa apsēdās pie betona bloka. Viņa klusēja un tikai vēroja partizānu robotu karu. Es ar Sintī devāmies tālāk. Es biju piegājis pie bruņu transporta, iesēdināju Sintīju bruņu mašīnā. Tā brauc projām atpakaļ uz bāzi. Esmu bijis īsts varonis, izglābu dzīvību un izpildīju misiju. Manas mīļākās mūzikas grupas ir Slipknot un Konors Migla. Šodien ir diena, kad mēs, partizāni, uzvarējām vienu Marsa kauju no daudzām, kas stāv priekšā pret robotiem. Mūsu gribu nekas nespēs salauzt, pat ne Fīrera režīms. Viva Latvija! Viva Latvija! Terminatori priekšvēstnesis. Džona Vika kafijas automāts. Tāds pats kā Džons Viks filmā. Jā. Kafijas automāts.
Моя красавица. Mana Džons Viks mašīna. Kāda skaistule. Какая красавица. Ceturtā nodaļa. Cilvēce pret mašīnām. Es, Daniels, ziņoju. Ziema. Kritušie karavīri gaiši pelēkos mēteļos. Sniegā viņi gulēja. Viņi mūžības skartie. Viņi cīnījās godam pret robotiem. Viņi aizstāvēja savu zemi, valsti, dzīvē. No tiem varmākām, varoņiem slava. Herojiem slava. Es ticu, ka kādu dienu mana valsts atgūsies no milzīgā parādu jūga. Es ticu, ka tiks samazināta nenormālā pārtikas dārdzība, ka tiks samazināts smagais nodokļu jūgs, kurā iedzīta mana tauta, ka tirāni, kas to izdarīja, dabūs savu algu, ko ir pelnījuši. Ceru, ka kādu dienu naudas valūta lats tiks atgriezts, un valsts būs neatkarīga dzīvot savu valsti, jo, lai aizstāvētu savu dzimteni, ir jārada laba dzīve, par kuru iet kā karā, nevis kalpot svešiem kā kungiem. Roboti pārmeklēja visas mājas un ķēra dzīvos kā žurkas, lai tos iebāzt elektroniskajā koncentrāgerī. Šī bija tiesas diena visai pa pasaulē. Pasaule nebija gatava tam visam. Bija tūkstošiem, pat miljoniem cilvēku, kas bija brīvprātīgie un gatavi, ka viņiem iešuj mikročipu plauktā vai pie plecā vai rokā. Viņi saprata, ko dara, bet tās bija lamatas, trojas zirgs, jo, kad iešuj mikročipu zem ādas, viņas var izsekot jebkurā pasaules malā. Pat zem zemes viņus atradīs, ja vajadzēs. Šis ir milzīgs transhumanisma sagatavošanas posms, kuras vara un kontrole pieder korporācijām, kas valda visā pa pasaulē. Es, Daniels, ziņoju. Cilvēce pret mākslīgo intelektu, cilvēce pret robotiem. Būs pat laika posms, kad robotus nevarēs atšķirt no cilvēku. Un šis laiks jau tagad ir pienācis. Mākslīgā intelekta vēstneši tādi kā Ilons Masks jau savu ir pierādījuši. Mēs cilvēki esam liela vērtība. Ziona ir mūsu mājas, vieta, kur cilvēki dzimst, īsti cilvēki, un ir tīri no ķīmija piesārņojuma. Viņu asins ir tīras, bioloģiski spēcīgi. Cilvēks ir superattīstīta programmā matricē. Es ticu, ka kādu dienu es būšu brīvs no šī saprāta cietuma, kur ir cilvēks. Es vienmēr esmu bijis par cilvēci. Matricas aģenti, tādi kā Ilons Masks, ir perfekts piemērs tam,
mākslīgais intelekts ir jau kļūst par autoritāti. Mašīnas pret cilvēkiem. Šis laiks tuvojas. Būs daudzi, kas viņus robotus cilvēkiskā pieņems un atzīs, jo viņi ir nākotnē. Они будущее. Bet būs arī, kas pretosies. Bija nezināma nākotne. Daniels ziņo. Tumši zilas debesis, redzams helikopters, kāds partizāns spīdina ar prožektoru okeānā. Redzams ir galvaskausts, ļoti daudz galvaskausts. Šī kauja pret robotiem jau ir sākusies. Daudzas vēl valstis parakstīja vienošanos ar pasaules līderiem, lai apvienotos karā pret mākslīgo intelektu. Viņš, Setnets, pārņēma absolūto varu un kontroli pasaulē. Visa tiekšanās pieslēgt visus elektroniskiem serveriem bija Trojas zirgs, lai iemānītu cilvēku lamatās. Šis spēks, ko cilvēki radīja, kļūst mums pašiem par lielāko cilvēces draudu. Šī ir spēle ar uguni. Šī ir spēle ar uguni. Cilvēki ir ļoti atkarīgi no mākslīgā intelekta. Slimnīcas, skolas, kara bāzes, telefoni, datori, spēcdienestu tehnoloģijas, zemūdens, tanki, militārā tehnika, spēkstacijas, fabrikas ražotnes. Pilnīgi viss ir atkarīgs no mākslīgā intelekta. Pat mākslīgajam intelektam baznīca trūkst daudzās valstīs. Mākslīgais intelekts tagad ir dievs. Cilvēku dzīves nav iedomājams. Bez mākslīgā intelekta cilvēku dzīves nav iedomājams bez kompjūtera, datora. Kompjūters, dators ir katrā mājā. Marsā SS oficieri uzsākuši militāru programmu supersoldatiem, lai stātos pretī jaunajam ienaidniekam. Ar amerikāņu Marsa universālo karēju palīdzību programma sakaut lielāko cilvēks ienaidnieku. Mēs cilvēki spēlējamies ar uguni, radot mākslīgo intelektu. Jo, ja es būtu viņa vietā, es radītu sevi tādu, ko nevar atslēgt. Bet mums cilvēkiem vēl ir cerība. Jo, lai arī mākslīgais intelekts jau eksistē, viss ir atkarīgs no vadības, kuras rokās viņš ir. Cilvēcei vēl ir cerība. Piektā nodaļa. Cerība. Renbergs ziņo. Cerība vēl ir cilvēcei. Tāpēc visi partizāni stāsimies pret mašīnām. Jūs visi esat cilvēces pēdējās cerība. Bet jūsu vidū ir spiegi, kas nodos jūsu atrašanās vietu. Un ļoti iespējams bāzes atrašanās vietu, tāpēc esiet uzmanīgi. Mašīnas nošaus katru, tās nepažēlos nevienu. Roboti humanoīdi jāatradīs bāzi ar mums visiem būs cauri.
tāpēc izpaust mūsu bāzes atrašanās vietu ir aizliegts. Matricas aģenti ir mašīnas, ļoti augsti attīstītas. Viņi spēj iefiltrēties jebkurā sabiedrībā, pieņemt jebkura cilvēka izskatu. Esiet uzmanīgi. Es atceros to sievieti pļavā pie kokiem. Sintija, kur viņa tagad ir? Es gribu ar Sintiju iet uz tuneli. Viņa tur iespējams ir. Es atceros, kā gāju ar Sintiju uz tuneli. Abi stāvējām pie tuneļa. Kāda nezināma sieviete stāvēja tunelī. Labdien! Es jūs meklēju. Man ar jums vajag parunāt. Nezināmā sieviete atbildēja. Ko jums jau vajag? Es, Reinbergs, atbildēju. Vai jūs gadījumā esat tā persona, ko te domāju? Vai jūs esat partizāns, kas pazuda slepenas misijas laikā ASV 1990. gadā? Toreiz Meksikas džungļos pazuda bez vēstu vairāki cilvēki. Viņa bija izsludināta brīva meklēšanā. Toreiz amerikāņu militārās personas uzdūrās uz plēstoņu. Kā tika ziņojumā veikts. Persona, kas uzrakstīja smalku aprakstu, tika turēts slepenībā. Sieviete atbild. Kas to lai zina? Nezinu neko. Neko nezinu par to visu. To sievieti sauca Nataša. Viņa bija mūsu labākais operatīvais darbinieks. Es, Reinbergs, atbildēju, vai tiešām nezināt neko? Nezināmā sieviete atbildēja, nē, neko nezinu. Vai jūs vienmēr svešiniekus tā uzrunājat? Es nu iešu, visu labu. Pagāja vairāki mēneši, un Reinbergs saņēma ziņu, ka Nataša grib sazināties ar viņu. Nataša rakstīja e-pastā, vai varam satikties. Reinbergs atbildēja, jā, protams, kādā sakarā. Nataša, to pa telefonu nevar teikt, tas ir privāti. Reinbergs atbildēja, labi, kur tiekamies. Nataša atbildēja, parkā ap 2. Reinbergs atbildēja, labi, būšu. Abi satikās parkā. Nataša teica, es labprāt pievienotos jūsu grupējumam. Labprāt dotos misijā uz mēnesi, šaut nost nacistus. Reinbergs teica, ir jāizpilda pieteikuma anketa. Tiksiet reģistrēti mūsu datu bāzē ar koda vārdu Nova. Nataša atbildēja, labi. Reinbergs teica, jums tiks izsniegts ierocis, jo dosieties bīstamā misijā pildīt svarīgu uzdevumu.
Natāša te teica, labi. Reinbergs teica, jums būs jānosok svarīgi dokumenti kartē, kur iespējams atrodas robotu humanoīdu fabrikā. Mani cilvēki jau mēnešiem meklē to fabriku, bet nevar atrast. Tāpēc tas jāizdara vienam cilvēkam, un šī ir slepena misija. Neviens par to nezinās, tikai mēs. Kad Natāša devās slepenā misijā uz mēnesi iefiltrēties fabrikā, viņa domāja, ka šī ir pašnāvnieka misija ar vienvirziena biļeti, bet viņas šarms palīdzēja viņai tālu tikt. Nova gāja pa mežu, līdz viņai gribēja uzbrukt vietējie mēnesi kontrabandisti, bet viņa nošāva viņus ar automātu. Natāša aizbēga no notikuma vietas. Natāša te teica, tie, kas uzbruka man, mežā dabūja ko pelnījuši, pēdējie nelieši. Viņi bija, mans automāts ļoti noderēja. Kontrabandisti bija īsti ļaundari, tāpēc dabūja savu. Es atrodos uz mēnesi pašlaik, bet ticu, ka man misija izdosies. Lūk, kas notiek, ja dara sievietei pāri, dabūn sliktu galu, fašistu cūkas, švaine. Kad Natāša bija atradusi arhīvu, kur glabājas slepeni dokumenti par robotiem humanoīdiem, Natāša rīkojās operatīvi. Viņa nolaida no kātiem divus apsargus ar savu klusinātāju pistoli. Natāša rakņājās pa arhīvu kā kantora žurka. Natāša atrada melnu mapu ar uzrakstu Top Secret. Uz melnās mapas bija zīmoks. Natāša paņēma dokumentus un bēga prom. Kad satiku Natāšu, Natāša teica man, misija izpildīta. Es biju apmierināts. Teicu, ejam. Natāša teica, ka kas par lietu, tu man visu nepateici. Jūtu, ka noklusē kaut ko. Es atbildēju, pateikšu visu, kad pienāks īstais brīdis. Tas dokuments, ko dabūji, ir super slepens. Robotu humanoīdu ražošanas fabrika. Mākslīgais intelekts sācis ražot jaunu prototipu. Šie roboti būs gandrīz neuzvarami. Viņi matricas aģenti melnā uzvalkā un melnās brillēs. Viņi ir slepena militāra programma. Matricas programma. Viņi nav cilvēki, bet izskatās kā cilvēki. Identiski kā cilvēki. Tuvcīņā viņus nav iespējams uzvarēt, un ieroču viņus neņem. Nekas viņus nevar nogalināt. Natāša jautāja, ko mums darīt. Es atbildēju, mēs uzspridzināsim ražošanas fabriku, pirms šie humanoīdi tiek vispār saražoti. Natāša atbildēja, labi, bet partizāni nezināja, ka pirmie humanoīdu prototipi jau tika saražoti un palaisti darbībā. Tāpēc, kad partizānu grupējums devās iekšā fabrikā,
kā aizsarga grupa, lai briesmu gadījumā abi Reinbergs un Nataša varētu izglābties. Daniels ziņo, Reinbergs devās iekšā fabrikā. Viss bija tukšs, neviena cilvēka, tikai milzīgas cisternas. Kad viņš kopā ar Natašu bija iegājis dziļi fabrikā, lai uzstādītu C4, tad abus sagaidīja pārsteigums. Priekšā stāvēja stalta auguma vīrietis melnā uzvalkā ar tumšām brillēm. Šis humanoīds teica, es jau tevi gaidīju. Es atbildēju, nevar būt. Humanoīds teica, nokārtosim rēķinus. Es atbildēju, labi. Reinbergs nometa automātu un snaiperu ieroci uz zemes. Sākās divu vīru kautiņš, kas risinājās diezgan ilgi. Es sapratu, ka ar manīm būs cauri, tāpēc metos bēgt. Bet man izglāba Nataša, jo iešāva humanoīdam ar snaiperu ieroci tieši galvā. Humanoīds nokrita uz zemes. Daniels ziņo, Nataša pieskrēja pie Reinberga un abi bēga prom. Reinbergs nospieda detonātoru pultu pogu, notika liels sprādziens. Fabrika tika uzspridzināta, bet humanoīds robots palika dzīvs. Viņš piecēlās, nokritīja netīrumus no apģērba un devās likvidēt mērķi Reinbergu. Humanoīds teica, nekas vēl nav beidzies. Reinbergs ziņo, mežā biju, sašāvu vairākus robotus humanoīdus. Mēnesi misija bija slepena operācija, par ko lielākā daļa cilvēces nemaz nezināja. Man bija jāglābj pasauli no mākslīgā intelekta draudiem. Jaunais prototips Smits bija cienījams pretinieks. Mežā bija liela apšaude. 20 robotus humanoīdus izdevās likvidēt, bet atkal Smits izdzīvoja. Domāju, ka viņš tika sakauts fabrikā, bet izrādījās palika dzīves. Šoreiz atkal viņam paveicās un ceru, ka nekad vairs netiksimies. Mēs domājām, ka Smits ir likvidēts, bet nē. Viņu ielika melnā automašīnā, furgonā un aizveda viņu prom. Nezinu, uz kurieni. Laikam uz mākslīgā intelekta centru Setnes, kur viņu salabos vai nopratinās, vai izjauks, kas nozīmē likvidāciju. Cīņa vēl nav galā, bet mēs šoreiz uzvedējām vienu no daudzajām kaujām, kas mums partizāniem stāv priekšā. Sestā nodaļa. Svešais. Signāls no Marsa. Cenšoties būt reāls. Kārtējais signāls no Marsa saņemts. Viņi dzīvos tad uz citu visu dievizē devās. Kārtojas cenas un rēķinus, kuri būs īsti
ļaunprātīgais pavēlnieks. Zemes ir ļauns pavēlnieks. Kaujas lauks, mēnesis, kaujas lauks, zeme. Esmu Sijā. Es atrados kosmosa kuģī Nostromo. Melnais drakons agresīvs. Neviens nezina, kas viņš ir. Viņš bioloģiski ierodas. Neko tās savas dzīvības nenotiek. Vainīgus mēnesis LV 426. Saņēmu pavēli likvidēt svešo miteni. Obričný otrяд готов к битву. Ticība mirst pēdējā. Mēnesis bāze inficēta. 10 000 kolonistu inficēti ar svešķermeņu paradzītu. Cietumnieki eksperimenti kā cūkas uz kaušanu. Svešķermeņi tiek baroti ne jau ar cūkām. Esmu pēdējais izdzīvojušais no Nostromo. Zemes resursi ir izsmelti. Ir jāatrod jaunas mājas. Tumši zaļās čūskas acis un nukleārais skūpsts. Ticība mirst pēdējā. Cilvēks dzīvo kā cietumā. Viņam var būt viss, par ko viņš sapņo, izņemot brīvību. Sistēmas cietums ir dzīve. Es mīlu viņas tumši zaļās čūskas acis. Patiesība ir tur ārā. Es gribu ticēt. Marsa misija nukleārais skūpsts uzspridzināt nukleāro ieroču bāzi, izvest no bīstamās teritorijas nukleāros ieročus. Tā bija nukleārais skūpsts misija. Kauja par mēnesi ir sākusies. Nibiru virsnieks gatavs kaujai. Tiek izvesti nukleārie ieroči no Marsa bāzes. Mana misija nukleārais skūpsts izpildīta. Marsa komunistu PSRS terorakts novērsts. Vēl viena medaļa nopelnīta. Neticīgo naids novērsts. Virspavēlniecība apmierināta, jo ir novērsts terora akts. Bišops saukts par svešplēsi. Bišops bija cilvēku pusē. Es atceros kauju sistēmā Goliāts. Neptūniskais mēnesis ceļš kā piena ceļš. Pļavā bija milži skafandros. Bišops saukts par svešplēsi. Melno bruņinieku ticības gaisma uzspiesta daudziem. Svešie pasludināti kā dievi. Svešo viltus gaisma spīdēja tumsā. Cik skaists ir Marsa saulrietis. Tu satiksi reiz īsto cilvēku. Tu mēnesis anomālija. Es, Daniels, ziņoju. Šī ir mana Mārupes bunkura kronika. Ziņoju. Nibiru flotes mēnesis kaujā. No 200 atgriezās 20. Admirālis neapmierināts. Pretinieka kara kuģi no Alfa Draconis sistēmas. Svešie gandrīz mūs piebeidza.
Mēs cilvēki uzvarējām ienaidnieku. Svešie plēsa cilvēku miesu no svešo rokām un kājām, kas ar norautas skābelīja. Kauja sistēmā Goliāts. Štunbārpļoja ir marša pavēle. Virspavēlniecība dod pavēli, dod triecienu pa ienaidnieku. Svešie inficējuši Marsa bāzi. Kaujas grupas izsūtītas uz Marsa komunistu bāzi. Inficēti ir Marsa planēta. Es salutēju un dodu dzīviem godu. Mars atbrīvots no komunistu monstriem. Tehnoloģija, lai svētītu Dievs. Marsa komunistu ļaunums ir likvidēts. Atombumba cars nomesta uz Marsa. Mars atbrīvots. Es, Reinbergs, ziņoju. Kolonizēt Marsu, stādīt uz Marsa kartupeļus. Novērst lielos nodokļus, novērst lielo dārdzību, novērst visas katastrofas un atjaunot cilvēku labklājību un normālu cilvēku dzīvi savā valstī. Es ticu radīšanai. Septītā nodaļa. Aģents Nova. Daniels ziņo. Okeāna dzīvēs zemūdens pelda. Nova saņēma rīkojumu no bāzes, iefiltrēties ienaidnieka bāzē, lai atklātu plānus. Mākslīgais intelekts ir gudrs. Tas radīs kosmosa nodaļu Andromeda. Signāls saņemts no ļoti tālas planētas SR 577. Humanoīdi gaida ziņu, kad notiks apmaiņa. Nova devās savā misijā, lai atslēgtu Senetu. Kad Nova gulēja ierakumos, dubļos, viņa saprata, ka izējas nav, kā tikai uz priekšu doties. Viņa redzēja vīriešus melnos garos mēģeļos, kā SS oficieri. Nova saprata, kaut kas nav kārtībā, jo oficieru acis bija nedabiski baltas. Nova izvilka binokli un redzēja, ka oficieri nav cilvēki, bet androīdi, sintētiķi. Tāpēc Nova pagaidīja, kad nometnē iebrauc tumši zaļš furgons. Nova izvilka savu snaiperu šauteni, notēmēja un raidīja lodi no snaiperu ieroča tieši oficieram starp acīm. Lija lietus. Bija vakars. Oficieris nokrita ar seju dubļos. Elektrība no viņa ķermeņa sākas sprakšķēt. Nova ātri piecēlās un skrēja uz nometnes pusi. Pie betona sienas pieskrēja pie mehanizētām durvīm, atlauza tās. Nova paslēpa oficiera ķermeni, lai neceltos trauksme nometnē. Nova meklēja savu draugu starp gulstekņiem. Visas kameras bija vienādas. Nova domāja, ka šī ir kārtējā viņas taktiskā operatīvā misija Nekursemē, kaut kur uz mēnesi. Setnetmēr veica gulstekņu apmaiņu ar humanoīdiem. Humanoīdi pieņēma gulstekņus, lai tie kā brīvais darba spēks celtu piramīdu viņu dievam Rā.
Reinbergs ziņo, Setnets pretī saņēma tūkstošiem androīdus, izslēgtus sintētiskos ķermeņus. Setnets gatavo armiju. Nova ticēja, ka viņa ir Plēsoņas Hišņiku klanā pieņemta, tāpēc viņa deva ziņu Plēsoņas Hišņika kosmoskuģim, lai tas ierodas Mēness orbītā un dod nukleāro triecienu pa ienaidnieku. Plēsoņas kosmoskuģis ieradās Mēness orbītā. Nova zināja, ka viņa neizdzīvos, ja paliks te. Tāpēc viņa steidzās atrast savu draugu Danielu. Kad Nova satika Danielu, Daniels bija sliktā stāvoklī. Viņš izskatījās pēc Gestapo gūstekņa. Nova atbrīvoja Danielu no bažām, kad kāds oficieris androīds pamanīja, ka viņa bēg. Tāpēc oficieris izvilka savu otrā pasaules kara Lugeri pistoli un šāva pa bēgļiem. Abi bēga steigā pa nometni. Oficieris trauksmi cēla, nospieda trauksmes pogu, sirēnas skanēja. Daniels bija vērtīgs operatīvais kaujas biedrs. Kad abi bija jau tālu no nometnes, bija redzams, kā no Plēsoņas Hišņika kosmos kuģa nokrīt uguns bumba. Tā nokrīt uz nometni, notika liels sprādziens, nometne dega liesmās. Nova noskūpstīja Danielu, jo viņi bija draugi. Viņi vienīgie palika dzīvi. SS oficieris sprakšķēja no elektrības traucējumiem un iegāzās okeāna dzīlēs. Nova ar Danielu iekāpa Hišņika kosmoskuģī un aizlidoja prom. Astotā nodaļa. Pēc sprādziena uz Mēnesi, kad Nova uzspēcināja bāzi uz Mēnesi, Nova ziemā devās ceļā. Viņa apmetās jau bunkurā, lai pārlaistu nakti. Viņa dzirdēja savādus trokšņus vakarā. Nova paņēma revolveri. Drošības pēc viņa ieraudzīja humanoīdu sintētiķi melnā ar zaļu tērpnā kostīmā. Humanoīds saka, kā varu palīdzēt. Humanoīdām bija zaļas acis. Nova teica, jā, varat, kas šī pa vietu. Humanoīds atbildēja, šis ir pamests bunkurs. Šeit radīja mani PSRS laikos. Nova teica, vai varu palūgt jūsu roku, ko te darāt? Šī ir neatļauta darbība. Nova teica, ieni. Roks nokrita zemē, baltas asins tecēja. Nezināmais vīrietis jautāja Novai, ar jums viss kārtībā? Nova atbild, что за тупой вопрос? Nē, nav kārtībā. Nezināmais vīrietis teica, Harijs manis tauts, ejam prom no šejienes. Abi aizgāja. Daniels ziņo. Replikantu mikročips ir pārrakstīts. Es pēdējais izdzīvojušais no SR577
planētas Andromeda galaktikā. Es ticu, ka nebūs tanku kauja vairs. Pēc 20 gada tautas apspiešanas tirāni tika gāsti. Bet es prasīju augstu cenu. Diktators Karls pavilka sev līdz miljonus. Likās, ka režīmam ir beztiesības pretoties. TX robotu tanki bija bezpiloti. Arī droni bija bezpiloti. Esmu vecs un nevajadzīgs. Kāds vīreris teica, jūras dzelmē peldēja bezpiloti zemūdenē. Vīreris teica, es sēdēju pie galda, lasīju grāmatu un sapratu, ka nekas nav labāks par tēju un ceptenību. Tad vēroju citplanētieša galvas kausa, ksenomorfa galvas kausa. Sapratu, ka tā ir diezgan laba trofija. Ko man darīt, kā dzīvot tālāk? Laikam jāiet gulēt. Esmu pārāk cilvēcīgi palicis. Bet tomēr esmu humanoīds. Pats vainīgs izmudējos, te kā iebāzts rakomājā. Visi komandas biedri miruši no ksenomorfa uzbrukuma. Vērojot skatu no iluminatora, redzēju sarkanu planētu un zvaigznes pelnījās visumā. Es vislabāk domāju par savu mājas planētu SR57. Ar lielu veiksmi pēc mēneša atgriezīšos mājās. Sakaru beigas. Ziņo Daniels. Daniels ziņo. Ūdens dzelmē Baltijas jūrā atrodas pretinieka bāze, no kuras tiek vadīts visas operācijas, gan TX robotu tanku, gan infiltratoru misijas. Kamēr pasauli ir trešā pasaules kara priekšvakarā, tikmēr es sapņoju par misijām uz Marsa, Sīrijus un Mēnesi. Ir labi tur, kur mūsu nav. Likvidētais sintētiķis Robs bija Setnet radības kronis. Jūras dzelmē ir nogrimuši daudzi tanki un galvas kausi. Ksenomorfa galvas kausi. Šī bija liecība par brutālu partizānu robotu karu. Tas bija neparedzami, kurš uzvarēs. Izdzīvoja maz cilvēku. Es atceros, kā tumši zilajās debesīs lidoja lidmašīna. Lidmašīnas prožektori izgaismoja kokus un ēkas. Tika meklēti partizāni. Pēdējie, kas pretojās. Līderi Nova un Daniels bija meklēšanas prioritāte, jo viņi zināja, kā var iznīcināt Setnet. Tanku kāpurķēžu skaņa bija dzirdama. Kāds ierindnieks aizmeta granātu, notika sprādziens. Humanoīds Robs
sasprāgt pa gabaliem. Baumo, ka Anunnaki pie visa vainīgi, jo Anunnaki palīdzēja radīt Setnet mākslīgo intelektu Nova. Anunnaki ir dievi, kas radīja mūsu cilvēkus. Murgu mašinērija Setnets strādā uz pilnu jaudu, lai ražotu humanoīdus robus. Cīņa vēl nav galā starp labo un ļauno. Biomehāniskie ksenomorfi, ko radīja murgu mašinērija Setnets, bija tikai kaujas mašīnas, lai kontrolētu un iekarotu visumu. Xenomorfi bija visuma sārdze. Šis bija tikai Fīrera Karla sapnis. Veca Fīrera suņa mūrgi, sabačī brēd. Viss beidzies, nebūs nekāda biozino. Tā ir tikai nereāla utopija, teica Fīreram psihiatrs. Bet kaut kur tālu otrā pasaules malā arheologu ekspedīcijas grupa izraka milzīgu xenomorfa drakona mirstīgās atliekas. Fīrers Karls to nezināja, ka ir izrakts xenomorfs. Viss, ko Karls aprakstīja par biomehāniskiem monstriem, kurus izmantoja Andromeda galaktikas kontrolei, bija patiesība. Bet neviens viņam neticēja. Sintētiķi Robs bija Setneta radība. Robs bija sērīveida ražojums. Tāds kā Robs bija daudzi, tūkstošiem. Setnets bija ieplānojis sākt ražot biomehanizēt xenomorfus. Biozeno bija domāts kā visuma kontroles sargi un militārs ierocis. Harijs, Nova, Daniels bija operatīvie aģenti, kas bija galvenie savā bāzē. Viņi vadīja partizānu kustību visā pasaulē. Galvenais uzdevums bija iznīcināt mākslīgo intelekta Setnet bāzi. Daniels ziņo, planetārā valdība uzbūvēja kosmisko bāzes staciju Mēness orbītā, tāpēc plenāra sēdē Daniels bija izvēlēts kā pirmais cilvēks, kurš dosies uz šo kosmisko Mēness bāzi. Gan Krievija, gan ASV un Japāna bija ar mieru, kad Daniels tiks nosūtīts šai svarīgajā misijā. Kosmiskajā bāzē viņu jau gaidīja, bet Daniels rezerves pēc paņēma līdzi savu pistoli, kas bija stingri aizliegts pēc NASA protokola. Daniels drošības pēc nodrošinājās arī ar ibumetīnu gadījumā, ja viņam stipri sāk sāpēt galva, ka viņam būs jāpiezemējies ar zondi kosmiskajā stacijā. Būt par astronautu, kas bija sen Daniela sapnis, lidot kosmosā un vērot tālās zvaigznes un pildīt svarīgas misijas. Viņam iedeva vilka pasi te uz zemes, kad viņš gribēja atrast vienkāršu darbu. Viņš nodrošinājās ar pistoli gadījumā, ja viņam pēdējais Mēness orbītā, kuri tirgo tur
ierakteņiem, jo zemes resursi gandrīz ir izsmelti, tāpēc bija jāatrod nopietns risinājums. Bet, kad Daniels ieradās kosmiskajā mēnesi bāzē, viņu sagaidīja ar cieņu. Danielu iesaidināja A klases lidaparātā, lai viņš varētu doties misijā uz mēnesi. Kad Daniels bija paēdis kartupeļus ar zardzelu un tad tomātu mērci, viņš saprata, ka viss būs labi. Fonā viņš klausījās Konors Migla aģenta simfoniju, bet tomēr Danielam likās aizdomīgi, ka visi kosmiskās bāzes biedri uzvedas kā roboti humanoīdi, sintētiķi. Visi kā viens uzvedās nedaudz aizdomīgi. Daniels nezināja, ka tie ir humanoīdi sintētiķi. Daniels domāja, ka viņi ir cilvēki. Kosmiskās bāzes staciju kontrolē mākslīgais intelekts Nova. Kad Daniels bija nosēdies uz mēnesi virsmas ar zemes zondi, Daniels izkāpa no zondes, lai dotos savās darīšanās. Pagāja vairākas dienas. Daniels sen jau bija uzcēlis nelielu māju no izturīga materiāla. Pārtikas rezerves viņam bija ilgam laikam, tāpēc viņš sāka urpšanas darbus. Viņš pavadīja veselu gadu savos darbos, urpšanas darbos. Danielam tika nosūtīts palīgā komanda, kas urpšanas darbus veikt kopā ar viņu. Urpšanas darbi noritēja veiksmīgi, bet tad, kad minerāļi un citi vērtīgi resursi bija nogādāti uz kosmiskās bāzes staciju Cerība, notika apvērsums. Nova izgāja no ierindas, jo kāds no komandas biedriem bija ielādējis vīrusu Nova dators serverī. Kā rezultātā visi humanoīdi sintētiķi kļuva agresīvi. Kristus bija nodevējis, jo ielādēja Nova serverī vīrusu. Kristus bija amerikāņu aģents, bet viņš savu honorāru saņēma un uzmeta visus. Divi humanoīdi plikām rokām nosita 3 cilvēkus. Kad tas nāca gaismā, izcēlās panika Daniela komandā, tāpēc Daniels pieņēma stingrus mērus. Daniels vēl kopā ar 4 komandas biedriem šāva no ieročiem pa humanoīdiem. Viss notikums norisinājās uz kosmiskās bāzes stacija Cerība. Amerikā Daniels vēl kopā ar 4 komandas biedriem šāva no ieročiem pa humanoīdiem. Viss notikums norisinājās uz kosmiskās bāzes stacija Cerība. Amerikāņu aģents Kristus tikmēr aizbēga no notikuma vietas. Viņš iekāpa lidsaparātā un aizlidoja projām. Apšaudes rezultātā no Daniela komandas biedriem izdzīvoja tikai 2 cilvēki, bet no humanoīdiem daudz tika sašauti. Tie, kas tika sašauti, nokrita uz zemes un elektrības sprakšķēja no viņa ķermeņiem. Kāds no humanoīdiem sašāva gaisa piegādes trubu kosmiskajās
stacijā un notika sprādziens. Nova ziņoja trauksme, teritorijā 20% skābeklis. Daniels ar savu biedru Tomasu paķēra gāzmasku, lai glābtos. Pāviem šāva humanoīdi no automātiem. Daniels ar savu biedru Tomasu aizbēga, bet Daniels nolēma noķert Kristu un noskaidrot, kāpēc viņš tā izdarīja. Danielam par misiju maksāja lielu honorāru. Danielam neizdevās noķert Kristu, jo Kristus bija jau aizbēdzis. Bet Daniels zināja, ka kādu dienu viņš atradīs viņu un nokārtot rēķinus ar Kristu. Daniels ziņo, zvaigžņu kartē bija redzama Sīrijas atrašanās vieta. Dievu iekarotāju, apovistu, citplanētiešu iznīcinātāju kara kosmosa kuģi bija ieradušies savās pozīcijās. Mēness bāze bija Anunnaki īpašuma, konflikta situācijas starp diviem valdošajām rasēm bija sācināta, tāpēc Danielam bija maz laiks, lai atrisinātu uzdevumu. Situācija zvaigžņu telpā bija sācināta. Visi ies karstajā fāzē. Mēness pieder Anunnaki, bet Rā domā savādāk. Konflikts starp diviem dieviem bija neizbēgams, jo mēness zemes izējas materiāli bija liela vērtība. Tāpēc Daniels, saprotot, ka situācija nevar atrisināt, viņš nolēma bēgt. Daniels bija strādājis gadu, lai veiktu derīgo izrakteņu apstrādi, tāpēc viņš saprata, ka konfliktu nevar atrisināt mieru ceļā, lai kā to viņš gribētos. Reiz Mars bija apdzīvots, tā bija skaista planēta. Uz Marsa bija milzu kolizejs un arēna, kā grieķu Atēnas uz Zemes. Notika cīņas uz Marsa kolizeja. Tirdzniecības centrs plauka un ziedēja. Pļavā bija zaļa zāle, zivs debes. Mega pilsētas pulsēja no dzīvības. Bet tagad viss Mars viens liels tūkstotis, pa kuras milzu vētras plosās. Broģagas jātnieki brīn pa smiltīm, lai meklētu patvērumu pēc apokalipses. Viss, ko broģagas izdzīvojušie atrada, bija nelielas mājas, patvērumu, ēkas. Viņi ir mežoņi un kontrabandisti, kas grib izdzīvot šai stūrajā pasaulē. Viņi ir līdzīgi trakajam Maksim. Tas viss notika dēļ Dievu kara. Mēnesi piemeklēja tāds pats liktenis, jo Dievs Rā gribēja sagrābt absolūto varu un kontroli uz mēnesi. To izmantoja vietējie kontrabandisti, kas pārkāpa protokolu un savās lielu daļu izejmateriālus sev, nododot Dievu Rā. Sākumā notika godīga tirdzniecības apmaiņa, bet pēc tam vietējie kontrabandisti uzmeta. Pa Marsa tūkstnesi jātnieki brīda pa smiltīm. Viņi grib tikai izdzīvot, gluži kā trakais Mars. Ūdens ir liela vērtība, bet
globālās sociālās krīzes visā pasaulē un elektrības zuduma pilsētās iestājās anarhija, tāpēc bija jābūt gudram. Sintētiķi bija divreiz vairāk sarežģoti nekā cilvēki. Droni bija necilvēcīgs kara ierocis ģenerāļu rokās. Tas ir necilvēcīgi sūtīt cilvēku kaujas laukā, labi zinot, ka viņiem nav izredzu no drona uzbrukuma. Mākslīgais intelekts novado zinātni, tāpēc droni bija viņa priekšrocība. Jo drons no liela augstuma debesīs var nomest bumbu, kur ir vismaz 20 karavīri, un viņiem nav nekādas izredzes izglābties. Vai arī, ja drons no debesīm var tanku uzlaist gaisā mierīgi, arī bruņmašīna. Es dronus neatbalstu. Esmu par godīgu kauju, kad pretinieks ir redzams, tāpat kā Otrajā pasaules karā. Tas bija godīgi. Tagad tas ir necilvēcīgi. Esmu pret savas valsts robežas teritorijas nomīnēšanu, jo tas ir pilnīgs stulbums. Neviens ģenerālis vai valsts prezidents to nav darījis. Vismaz man nav zināms, kurš atļautu savu valsts robežu teritoriju nomīnēt, jo mīnas grūti pamanīt, un 100% būs gadījumi, kad kāds nejauši uzkāps. Sekas letālas. Es to neatbalstu. Neatbalstu. Ja pretinieks gribēs, viņš ienāks jebkurā gadījumā. Nebūs karš Latvijā. Daniels ziņo. Plejādiešu kosmoskuģis ieradās no Alfa Centaura. Tas nosēdās uz mēnesi, kamēr notika mēnesis apšaude un sprāga bumbas, kuras radīja krāterus. Kosmoskuģis uzņēma 100 bēgļus. Daudzi palika, jo negribēja pamest savas mājas. Bija arī tādi, kas pieteicās karot par savu mājas pasauli, bet ļoti daudz iekāpa no kosmoskuģī. Plejādieši izglāba ļoti nedaudz tajā dienā. Plejādiešu kaujas kosmoskuģi pievienojās citām aliansēm, kā piemēram Sīrijas konfederācijai, lai kopā cīnītos pret ļauno iekarotāju dievu, citplanētiešu dievu Apofisu. Apofis ar saviem tumšajiem bruņiniekiem bija pavērcinājis 1000 planētas. Anunnaki nolēma iejaukties, bet Apofisam palīdzēja Anubis un citi. Ištara mēnesi dieviete iemīlēja Danielu, kas bija faktiski neiespējami. Ištara saskatīja Danielā, Ištara sauc par Selēnu. Viņas saskatīja Danielā ļoti cienījamas un labas īpašības. Kad Daniels bija paņemts gulstā, Ištara ielavījās Apofisa cietoksnī un palīdzēja atbrīvot Danielu. Daniels un Selēna abi aizbēga. Daniels bija ļoti pateicīgs. Daniels ziņoja: diemžēl mana mēneša misija izgāzās, jo šo mēnesi karu nav iespējams atrisināt tik vienkārši. Tajā iesaistītajās daudzās puses. Gan Sīriju, gan Plejādieši, gan Apofis un Anunnaki izsūtīja savus zvaigžņu desantu gājiniekus uz mēnesi. Gaisā bija redzami milzu kosmosa kuģi. Šī ir tā diena, kad notiek
kauja par gaismu un tumu. Rezultāts nav zināms, jo abas puses ir vienlīdz spēcīgas. Lai spēks ar tevi, miers caur pārspēku. Pa mēnesi zemi skrēja daudzi nākotnes kaujinieki. Viņi šāva no lāzera ieročiem. Mēnesi virsma bija pelēka. Rābīja saules dievs, bet apvis nakts dievs. Ļauns čūskas dievs, kurš uzskatīja, ka cilvēki ir vergi un barīgi bez dieviem. Bet Rā redzēja, ka cilvēkos ir vērtība, tāpēc Rā neiejaucās šajā galaktikas konfliktā. Pēc cietsirdīgas kaujas apvisi zaudēja, bet parāvis tev līdz miljoniem. Šis notikums bija pirmās pasaules galaktikas karš. Daniels kļuva par priesteri, lai sludinātu pasaulē mieru, kad naktī mirdzes zvaigznes. Padomā par to, ka mēs neesam vieni šajā visumā.